Es ceru, ka šī ir tā diena. Ir jau bez 10:07. Un es ceru, ka šī ir tā diena. Jā, tas ir oficiāli. Šī ir tā diena, kad es, Stripais Augustis, dodos mājās. Bet pirms tam pirmās pēdējās, vai ne? Pēdējās brokastis. Nē, nu vispār pasties, uz atvedām grīķu putra, lasis un vēl visu šitais darēs. Esmu šokā. Tās pēdējās brokastis bija garšīgas, bet ne grīķu putru, to es pat nemēģināju. Mēs šeit braucam mājās. Pie Mulīša. Pusdienas paēdām, papīrus sagaidījām, plāksterus nomainīja, katedru pēdējo izņēma. Visu esam savākuši, tagad atliek man tikai pārģērbties un doties mājās. Mēs esam gatavi pamest šīs viesmīlīgās telpas. Bez 10:02. Tā visai šai palātai. Es ceru vairs šeit neatgriezties. Vismaz ne palātā. Kaut arī man būs jābrauc atpakaļ uz konsultācijām un pārbaudēm. Lūk, mēs dodamies. Redzat, cik skaisti izskatās. No augšas. Un tā. Un tad mēs griežamies tur. Jep, un mēs dodamies ārā. Tas patiesības mirklis ir tik tuvu. Es ilgi gaidīju tam pēc cik 26 dienām. Es domāju, jāiet ārā. Mēs iesim ārā. Tētis man atvēr durvis. Tur ir šķirnes pie durvis. Man tiešām patīk. Tik svaigs gaiss pēc tik ilga laika. Es domāju, ka man galva noreipa, bet nē, man nav noreipusi galva. Rekti. Elpo dziļi. Beidzot, es esmu ārā. Beidzot, es varu iet ārā. Cik forši. Man mugursām vajag priekšā. Priekšā? Jā. Nu, tad mēs sēžamies un dodamies. Lūk, slimnīca, visa lielā milzīgā. Jep, tik milzīga viņa ir. Mēs joprojām esam ceļā, bet man vajadzēja izstiept kājas. Un ārā ir tik labs laiciņš. Un es gribēju izdarīt ko vēl nedaudz īpašāku. Vēlējos pāriet pāri robežai paša kājām, tāpēc laikam kur ir. Un es turpinu iet uz priekšu. Šķiet, šeit esmu pārgājis, jau tuliņ. Es eju lēnām, jo man ātri nesanāk. Un šķiet, es esmu pārgājis pāri robežai. Es esmu Latvijā. Nē, rekord. Es turpinu iet, laikam. Es redzu tur tālumā uz priekšu, tur Latvijas zīme. Un, redzat, tur tā mazā zīmīte. Tā. Es turpinu iet uz priekšu, un tas patiesības brīdis ir ļoti tuvu. Svaigs gaiss nāk vienmēr par labu. Ja? Es dodos uz Latviju. Latvija. Austris atgriežas Latvijā. Austris atgriežies ir Latvijā.
Es esmu Latvijā, jā, re, kur Latvijas karoks. Latvija, dzimtene. Un tur ir palikusi Igaunija. Brauc mājās! Braucu mājās! Vēl tikai pāris soļi mani šķir no mājām. Jā. Pāris stāvi, jā. Tā mamma saka. Pāris stāvi. Molly, čau! Čau, Molly! Četru stundu brauciens ir jau aiz muguras. Bija ok, es pat varētu nedaudz nosnaudos. Esmu superpriecīgs beidzot būt mājās. Savā istabā, savā vidē, normālā, ierastajā vidē. Jā, piedzīvojums turpinās, atslābt nevar, ir jāturpina lūgt un pateikties Dievam par to, kas ir noticis un par to vēl, kas notiks. Ārsts ķirurgs ļoti priecīgs par rezultātu, visi pārējie, kas bija iesaistīti un kas zināja konkrēto situāciju, bija pārsteigti par to, ka šī ir 26. diena. Viņi skaita šo kā tikai 26. dienu kopš operācijas, un kur parasti pēc šādām te operācijām pacientus mājās laiž tikai, labākajā gadījumā 30. dienā. Un arī šis te, kad es tieku mājās, palaists ātrāk, priekš manis ir kā liecība, kā brīnums no Dieva. Un paldies Dievam!